dēļ. Šie 5% no biedrības antiglobalisti. Mēs vakar bijām šeit ministra kabinetā, uzrakstījām iesniegumu par vēlmu tikties ar Dombrovska vai Vilka kungu sakarā ar Hipotēkas bankas jautājumu. Man ir tāds jautājums, vai ministra prezidents vai finanšu ministrs, vai viņi tagad pirms 12. atnāks uz šo tikšanos. Vai Dombrovska un Vilka kungi personīgi zina par to, ka mēs esam viņus aicinājuši uz sarunu? Dombrovska kungs zina par to, ka mēs vēlētos tikties, zina, ja? Bet Vilka kungs nezina. Par Hipotēku banku mēs cīnāmies jau vairāk nekā gadu. 2010. gada 26. novembrī mēs esam iesnieguši Latvijas Republikas Saeimai šo vēlmi, lai visi pašvaldību, valsts iestāžu un pensiju konti tik pārlikti valsts bankā, nevis privātās un ārzemju bankās. Un arī par to, ka Hipotēkas zemes banka, lai netiktu sadalīta un pārdota. Pagājis gads, bet nekas nav izdarīts. Un sekas tam ir tas, ka pašlaik bankrotēt Latvijas Krājbankai pašvaldības ir zaudējušas vairākus miljonus Latvijas. Respektīvi, mēs par to esam brīdinājuši deputātus no tāda atpakaļ, bet viņi neko nav izdarījuši. Pašvaldības zaudē miljonus pašlaik, ja? Tad mēs 9. decembrī esam izvirzījuši divas biedrības, biedrību Antiglobalistu un Gustavu Celmiņu centrs, ultimatīvi rakstura prasību, lai nekavējoties beidz noziedzīgo patvaļu un pārtrauc Hipotēkas bankas sadalīšanu pārdošanu. Sekojoši jautājumi, un esam saņēmuši atbildi šodien tikai no Finanšu ministrijas, ka viss notiek saskaņā ar Eiropas direktīvām. Īsiem vārdiem sakot, Eiropas direktīvas ir svarīgākas par mūsu pašu satversmi, galvenākas. Mēs uzskatām, ka galvenākā Latvijas teritorija ir satversme, tāpēc mēs esam kategoriski pret Hipotēkas bankas pārdošanu. Ja valsts prezidents un finanšu ministrs, ja viņi uzskata, ka jautājums par pēdējo valsts banku nav diskutējums, ka viņi slēpjas no sabiedrības un pieņem aizklātā sēdē, iepriekš par to pat to nav informācija, tad, dīvaini, es nezinu, ko jūs varat ieteikt, kā mums tālāk rīkoties. Sapulcināt vīrus, ieiet iekšā un izraut viņus aiz krākas laukām un kraistā. Ko mums darīt? Ministra kabineta pārstāve teica, ka Dombrovska kungs pats nesniegs nekādas intervijas un mums antiglobalistiem šajā sakarā, un viņš deleģējas uz sarunām finanšu ministru. Ja mēs gribam dabūt kādu interviju un uzdot jautājumus Hipotēkas bankas sakarā, tad mums ir jāvērš tieši uz finanšu ministriju, pie finanšu ministrs. Nenāk mēka ķārā. Nenāk?